Sveicināti, mīļie! Šodien esam pilnīgi jaunā kursā. Un šis ir kurs, kuru es vadu jau vairākus gadus pēc kārtas. Šis kurs saucās Atklāj sevi radītāju. Šis ir tāds nozīmīgs kurs, kurus parasti vadu gada beigās, lai mēs varētu sevi ļaut piedzimt tai savai radītāja dzirkstī, kura patiesībā veido mūsu dzīvi. Un tāpēc šodien es gribu mazliet iedot tādu intro, jeb informāciju par pirmo nodarbību, kura jau patiesībā šodien ir sākusies, bet šajā kursā būs vēl vairākas nodarbības. Un, lai gada nogala būtu tāda piepildīta un visas enerģijas tiktu sakārtotas, lai 2025. gadā varētu vienkārši viņas iet un varētu teikt, ka darīt. Jo man sajūta ir tāda par to, ka decembris ir tas pēdējais mēnesis, kad mēs pieņemam tos lielos lēmumus, kā ta mēs gribam, ko ta mēs gribam. Un no janvāra mēs jau sākam dzīvot patiesībā jaunu ēru, gribās teikt, jaunu gadu. Jaunam gadam ienāk jaunas plūsmas, jaunas enerģijas, un mēs varam ar ļoti lielu tādu uzrāvienu ļoti lielas lietas paveikt. Un tāpēc ir svarīgi arī šim te posmam sagatavoties, nevis nolemt tikai 31. decembrī, tagad no 1. janvāra es sākšu iet uz sporta zāli, vai es sākšu darīt to, vai es sākšu vēl kaut ko darīt. Lai šis plāniņš jau būtu tāds ielikts, stabils, tas, ko es gribu izdarīt tad, un tāda, varētu teikt, iesāktos jau pilnībā gada plānošana, un galu galā, lai šis plāniņš arī tā kā pašam neapniktu, lai tas būtu saskaņā ar savu dvēseles saucienu un dvēseles plānu, jo no tā arī atkarīgs tas, vai pietiek enerģijas vai nepietiek enerģijas, jo bieži vien daudziem projektiem, daudzām lietām, kam nav saskaņa ar savu dvēseles enerģiju vai savu patieso gribu, ir lēmts ātri vien izbeigties. Tāpēc, lai notiktu tas, kam jānotiekās, un tas nebūtu pēc tam nožēlas par to, ka kaut kas nenotiek tā, kā gribās, tad atšķitinām jau patiesībā uzreiz visu to, kas man nav vajadzīgs, un daram tikai to, kam ir jēga ieguldīt enerģiju un uz ko tiekties. Jo no cilvēka skatu punkta mēs izmantojam savu laiku tā, kā mums prāts grib pateikt, un mazāk klausamies tai sirdsbalsī, kas mūsos runā. Jā, un radītājs, kuru mēs sevi atveram, ir radītājs, kas atrodas mūsu sirdī. Tā ir mūsu sirdsbalss, un kas mūs patiesībā vienmēr čukst un vienmēr stāsta par to, kur tad, kā tad, vai tikai mēs spējam ieklausīties. Jo bieži vien mēs paši zinām, pārslēdzamies no sirds uz prātu, no prāta uz sirdi, un vai spējam visus abus divus to kopā salikt. Nu, lūk, un šis ir kurs, kurā mēs to varam kopā salikt un patiesi veiksmīgi virzīt savu nākamo gadu. Par cik es šo kursu jau vadu jau vairākus gadus, varu teikt, ka manā dzīvē izmaiņas pateicoties ne tikai šim kursam, bet arī citiem kursiem notiekās, un es redzu šo dinamiku, tā varētu teikt, kā tas notiekās. Tāpēc iesaku startēt tieši tagad, jo šim kursam tas nebūs noslēgums, 2. janvāris, kad mēs pabeigsim šo kursu un manifestēsim gadu, bet būs vēl patiesībā 7 nodarbības, kas būs kā turpinājums. Tāpēc es iesaku lekt iekšā tieši tagad, lai paspētu šo visu paveikt. Neskatoties uz to, ka būs pīrāgi jācep uz Ziemassvētkiem, jāsēž kopā ar savējiem, bet izdari kaut ko tieši priekš sevis. Un varbūt tad, kad tu darīsi priekš sevis, tas noderēs arī visiem pārējiem tavā dzīvē. Un mazliet pastāstīšu par to, kas tad būs šajā kursā. Tātad, kursā mēs tiekamies 5 ceturtdienas vakarus, 19:00, 19:00. Tās būs tiešraides, bet kurs būs iespējams noskatīties arī ierakstā pēc notikuma. Tiešraides dalībniekiem lieliskākā iespēja ir tā, ka viņi var uzdot savus jautājumus.
Tie, kuri klasās ierakstā, patiesībā šā iespēja nav. Un bieži vien caur radītāju mēs saņemam pašas labākās atbildes, kas ir tieši tagad svarīgas. Un savienojamies, protams, ar lauku, savienojos ar lauku, ar visiem dalībniekiem, kuri varbūt šobrīd vēl nezina, ka viņi piedalīsies šajā kursā, bet skatīsies arī kursu ierakstā arī pēc tam. Jo šim ierakstam, jeb channelingam, nav laika ierobežojumu, tas ir ārpus laika. Tas tiek ierakstīts frekvencē ārpus laika, un tāpēc to var skatīties jebkurā laikā un savienoties ar to laika līniju, kad viņš ir noticis, lai palaistu procesu savā dzīvē. Katrā ziņā es tam ticu, un tā tas arī notiek manā kanālā. Lūk, un šeit ir 5 meistarklases, kas notiksies. Un šodienas meistarklase, kas notiek tiešraidē tieši 5. decembrī, ir lauka atbrīvošana jaunām iespējām. Un šajā nodarbībā mēs uzzināsim par to, ko mums gaismas skolotāji iesaka un kā mums atbrīvot savu lauku, kā paplašināt savu lauku, lai mēs varam savā dzīvē izpaust visu to, ko vēlamies. Un iespējams ieraudzīt arī to, kā atbrīvoties no tā, ko nevēlamies. Jā. 12.12 būs ļoti spēcīgs savienojums. 12.12 arī ir pēdējie gada vārti, strēlnieka vārti, un šeit būs savienojums ar savu iekšējo spēku un gudrību. Tajā dienā būs arī ieraksts arī 12.12 vārtiem, un es domāju, ka šis būs ļoti spēcīgs papildinājums. 19. 12. būs savas realitātes veidošana, un šeit es gribētu teikt, notiks savienojums ar savu dvēseli, dvēseles ceļu, un notiks sava ceļa veidošana. 26. 12. būs 26. decembrī resursu apzināšanās un savu talantu un spēju integrēšanu. Un šeit es gribētu teikt, ka tieši to talantu un to spēju integrēšana, kas nepieciešama tieši šiem mērķiem, kurus tu izvirzi nākamajā gadā, un šo talantu atvēršanu, lai tie procesi, ko tu esi ieplānojis 2025. gadā, izdotos. Un jau 2. janvārī, pēc jau lielās svinēšanas, lielo svētku nosvinēšanas, mēs manifestēsim savu 2025. gada laika līniju un integrēsim šajā laika līnijā visus labākos notikumus, iespējas, lai viņi atverās secīgi, tā kā viņām ir jāatverās savā jaunajā gadā. Un nākošais gads ir čūskas gads, kas man gribās arī pieminēt, kad mana sajūta par to, kāds būs nākamais čūskas gads, kad viņš būs ļoti tiešs. Gribās teikt, ka ļoti spēcīgs enerģētiski un jo tiešāku, skaidrāku enerģiju, vēlmi no dzīves tu paudīsi caur sevi, jo precīzāks būs tavs mērķis, jo labāks būs tavs sasniegums. Un tieši to man šķiet, ka čūskas enerģija rāda, un vismaz man to tā rāda, un jo spēcīgāk tu paņemsi savu vēlmi rokās, iesies to, jo gudrāk tu pie tās nonāksi. Nav runa par to, kā šķiest savu spēku, kā šķiest savu enerģiju pa labi un pa kreisi, bet runa ir par to, kā tieši mērķēti un lai sasniegtu savas lietas, kuras jāsasniedz. Ja? Manuprāt, čūska lieki netērē savu enerģiju pa labi un kreisi. Viņa dara tieši ļoti precīzi. Tāpēc sagatavosimies šim laikam, lai mēs netērējam savu laiku, enerģiju tur, kur viņa nav jātērē. Bet daram ļoti precīzi. Tā man gribās teikt. Nu, lūk, un šodien nodarbībā par lauka atbrīvošanu, jaunām iespējām, mēs uzdosim kanālā konkrētus jautājumus. Un šai nodarbībai un arī visām nākamajām nodarbībām būs 2 daļas. Tātad pirmā daļa ir tā, kurā ir channelings, kas tiek sastādīts no jautājumiem, kuri tiek uzdoti
grupā, ja no tiem dalībniekiem, kas atrodas tiešraidē, vai arī dalībniekiem, kuri ir iesūtījuši savus jautājumus iepriekš saistībā par šo tēmu. Vidēji nodarbībā ir 8, 10 jautājumi, un arī mēs saņemam kanālā uzreiz atbildi arī tam jautājumam, ko darīt meditācijā. Un tā ir nodarbības otrā daļa, kas notiek vienas nedēļas laikā. Es ierakstu meditāciju un nosūtu visiem dalībniekiem, kad viņi ir gatavi kvantu plūsmā pastrādāt arī ar tām lietām, kas konkrēti katram ir vajadzīgs. Kā notiek pati darbība? Pati darbība pašam channelingam. Tas notiek tā, ka esot channeling kanālā, jūs saņemat ļoti smalku enerģijas plūsmu, un pēc channelinga patiesībā lietas vienkārši notiekās. Jā, tas nozīmē to, ka enerģija ir tik smalka, ka viņa sāk izpausties tā kā no iekšpuses. Un pat mērķi, notikumi, kurus mēs vēlamies savā dzīvē realizēt, notiek ļoti viegli. Sanāk tā, ka nevis tev ir jātur savā lapiņā, uz lapiņas priekšā, kāds ir tavs mērķis, ja, un visu gadu uz viņu jāskatās, vai jānoliek tev uz leduskapja vai vēl kaut kur, tagad man jāatcerās, ka man tas jādara. Bet patiesībā tas notiek no iekšpuses, un tas notiek ļoti harmoniski. Tā ir tāda ļoti spēcīga pazīme par to, kad ir notikusi dvēseles un ķermeņa vienotība konkrētajos jautājumos. Un pati esmu caur sevi pieredzējusi un jūtu un redzu, kā tas caur mani notiekās. Jo līdz ko es esmu jautājumu izstrādājusi un viņš ir pieņemts visos šajos līmeņos, jā, varētu teikt, dvēseles gara un ķermeņa līmeņos, tad līdz ar to tas notiek pats no sevis. Un man nav nepieciešams tērēt papildus spēku, jeb enerģiju, lai tas notiktos. Tas vienkārši notiek. Un procesi notiekās paši no sevis, tā varētu teikt. Un jā, tāpēc vēlreiz aiziesim vēl pie šiem jautājumiem, kurus es šodien uzdošu kanālā. Un tātad pirmais jautājums būs, kāda ir cilvēka dzīves realitātes uzbūve? No smalkā plāna skatoties, mēs vienmēr skatāmies channeling kanālā uz šiem jautājumiem, kā tas izskatās no smalkā plāna. Ja? Mēs reāli saprotam, kā tas notiek, kā tas izpaužās fiziskajā būtībā. Ja? Mēs zinām, kā tas ir dzīvē, bet šeit es vienmēr skatos no dvēseles skatu punkta, no smalkākās substances, no augstākās dimensijas. Ja? Jā, jo visi mēs esam vienoti vienā smalkā būtībā, un realizēts varbūt tikai tas, kas ir visiem par labu. Vismaz es tam ticu. Kā notiek cilvēka enerģētiskā lauka paplašināšanās, šī lauka attīstība un iespēja realizēšana caur to, kā dzīvē ienāk un iziet notikumi, situācijas un iespējas. Mēs atkal runājam par enerģētisko lauku. Kā saprast, ka manā realitātē enerģētiskais lauks ir pilns un tajā nekas jauns nevar ienākt? Jo bieži vien ir tās situācijas, kad liekas, tu gribi to, lai tas notiktos, bet reāli nekas nenotiek. Ja? Un tad ir svarīgi saprast, ka lauks ir pilns, bet tu nesaproti patiesībā, ka viņš ir pilns. Un kas tad tur ir par problēmu? Kā tad saprast, ka lauks ir pilns un tajā nekas jauns nevar ienākt? Kas traucē jaunām iespējām un lietām ienākt mūsu dzīvē? Kā saprast, ka lieki tērējam enerģiju uz lietām, kas nav nozīmīgas, un tieši otrādi, kā fiksēt to, ka neieguldam savu enerģiju tur, kur tas varētu būt svarīgi? Un kā noteikt mana lauka izmantotās un neizmantotās iespējas? Tas ir varbūt tāds atskats uz iepriekšējo, bet uz sapratni par to, ko tad es izdarīju vai ko tad es neizdarīju, jo šī sapratne un analīze mēdz palīdzēt kaut kādā brīdī nākotnē darīt kaut kā savādāk un ieraudzīt to, kur es nedaru vai kurus esmu vai arī kurus neesmu.
Kāda praksa palīdz atbrīvot lauku, lai varētu realizēt savas iespējas viedi. Ja? Tātad šeit var būt lauka atbrīvošanā, var būt dažādi varianti, kā to darīt. Tāpēc pajautāsim to. Un pēdējais jautājums, ko mēs uzdosim, būs par meditāciju. Kāda ir piemērota meditācija cilvēkam, kas vēlas atbrīvot lieko un atvērt savā dzīvē jaunas iespējas. Iespējams, kad ir kaut kas apzināts, jau kas ir jāatbrīvo no sevis, varbūt nav apzināts, bet jāsaprot, kā atbrīvot vietu, patiesībā, lai ienāktu kaut kas jauns, ko es patiesībā savā dzīvē gribu. Mēs zinām jau no senatnes ir tādas lietas, ka mūsu senči, lai kaut ko savā dzīvē iegūtu, kaut ko ziedoja. Un šī prakse ir īstenībā tradīcijām pilna. Un daudzi taisīja dažādus rituālus, kur rituālos ziedoja dzīvniekus, ziedoja vēl viskaut kādas lietas. Šobrīd aktīvi tiek ziedoti dabas kaut kādi materiāli, ja? Ēdiens un vēl uguns rituālos un tam līdzīgi, lai kaut kas notiktos, vai uguns kaut ko paņemtu, vai notiktu kaut kāda transformācija. Ja? Tāpēc izzināsim šīs lietas, jo šobrīd man ļoti nāk, kad es pati vienkārši zinu, kad es kaut kādā citā dzīvē esmu, lai kaut kādas lietas ienāktu, es esmu ziedojusi pati sevi, ja? Un ziedojusi savu dzīvi. Tāpēc, kā es esmu saņēmusi atbildes, ka šobrīd vairs nav tāds laiks, kad bija kaut kas jāziedo, kad ir kaut kas jāziedo, ka tev patiesībā no nekā vairāk nav jāatsakās. Tad nebija šīs te jaunās enerģijas, un tad nebija šīs te jaunās enerģijas pieejamas, un cilvēkiem tiešām, lai kaut ko iegūtu, bija no kaut kā jāatsakās. Bet šoreiz nāk šī plūsma par to, ka patiesībā šobrīd cilvēkiem vairs ne no kā nav jāatsakās, tikai jāmāk transformēt šī enerģija pareizi un laist ar sevīm arvien vairāk lietas un iespējas. Tikai jāsaprot, kā to pareizi darīt. Tāpēc vairs patiesībā nav jāziedo ne sevi, nav jāziedo kāds cits, lai kaut ko iegūtu. Un par to mēs arī šobrīd pamācīsimies un sajutīsim un sapratīsim. Nu, lūk, un tāpēc tagad došos čanā, lai saņemtu impulsu un uzdot šos te visus jautājumus, šodienas nodarbībai. Tā kā dodamies ceļā. Kā tev sagatavoties šai te nodarbībai, tu vari viegli pievērt acis un izjust to, kas notiekās. Iespējams, ka tu iegūsti arī kādus savus individuālus impulsus un saņemsi kādus savus individuālus kodus, ko tev caur manu kanālu grib nodot tavi skolotāji, tavi pavadoņi, jo caur šajien tas arī notiek, un jāatzīst, vai jāsaka, ka kanālā notiek darbība pilnīgi aizsargātā laukā saistībā ar gaismas skolotājiem, un šis lauks tiek aizsargāts no skolotāja puses, un arī mans privātais uzstādījums ir tāds, ka laukā var ienākt tikai 100% gaismas būtnes, un visas būtnes, kas ir zemākas par 100% gaismu, aiziet uz to vietu visumā, no kurienes nākušas, vai pārtop mīlestībā. Tā kā pārtapšana mīlestībā ir ļoti interesants process, ja? Tāpēc, lai top mīlestība. Tā kā kas nevēlās būt mīlestība, lai nav mīlestība, bet tad dodās uz savām mājām. Nu tā. Tā kā tāds ir galvenais uzstādījums. Un tāpēc, ja ir bail taisīt acis ciet, vai liekas, ka paraus netur, jā, vai kaut kā tam līdzīga, principā tam nav nekāda sakara ar to. Es joprojām atrodos šeit un tagad, un nekur neesmu aizlidojis jau vairākus gadus čanelējot. Tāpēc var vienkārši arī klausīties un pierakstīt tās lietas, kuras tev rezonē. Svarīgākais ir tas, kam jāpievērš uzmanība, ir jāpievērš uzmanība
vai tas manī atsaucās, vai tas manī neatsaucās. Un tu esi varbūt gatavs tieši tam, kas tev atsaucās. Jo informācija tiek pasniegta daudzdimensionāli un daudziem sapratnes līmeņiem. Tāpēc katrs vienu reizi klausoties var dzirdēt kaut ko vienu, pēc tam pārklausoties otrais var dzirdēt kaut ko otru, un pārklausoties trešo reizi tev var būt notikusi jau kaut kāda pilnīga apziņas izmaiņa, un tu vari dzirdēt vēl kaut kādas lietas, kas ir vēl kaut kādas savādākas. Tā tas notiek. Tā tas notiek, un tas vienmēr tā notiek kanālā, jo katru reizi var klausīties, noklausīties, sadzirdēt jau kaut ko citu un saprast, to jau es zinu. Un tagad ir kaut kāds cits apziņas līmeņa paplašinājums. Tā kā tā, labi, dodamies ceļā un lai top pašas labākās atbildes. Dodamies pie skolotājiem, kas šī gada nogalē ir ar mums kopā un palīdz iziet uz šo jauno gadu. Un mēs atrodamies uz šī gada laika līnijas noslēguma. Gada laika līnijas noslēguma. Laikā, kad gatavojās ienākt jaunās enerģijas pastiprinājums, jauna enerģijas jauda. Un pūķa gads ir iedevis lielo, varētu teikt, uguns jaudu, lai šo uguns jaudu pārņemtu, gribās teikt, čūska, un tiešām ļoti tieši un koncentrēti, jo pūķis ir iedevis uguni, jaudu, spēku, un tagad jāzina, kā šo jaudu un spēku koncentrēt tajā vietā, lietā, kurā tu vēlies ar koncentrētu spēku pavērstu uz to virzienu. Un tā ir iespēja. Un tā ir gada enerģijas iespēja. Tieši tāpēc šim gadam ir jāsagatavojas mazliet, varētu teikt, lai tu jau no pirmās dienas, gribēs teikt, vēl visu janvāri varēsi tā kā akumulēt šo enerģiju, bet tad, kad jau iestājās čūskas gads, jau ir patiesībā jābūt ļoti koncentrētam, lai tu būtu gatavs šo precizitāti izmantot savā labā. Tu vari kost pa labi, pa kreisi, jā, bet tas var izvērsties kā inde pašam sev. Jā, tāpēc esi gudrs. Čūska ir gudra, tieša, mērķē ļoti precīzi. Nepalaid garām savas iespējas, jo ļoti precīzi viņām sekojot, tu vari realizēt to, ko tu vēlies realizēt savā dzīvē. Man gribās teikt, ka šīs enerģijas, pūķa gada enerģijas pārklājums ir ļoti, gribās teikt, harmonisks, ja, izmantot šo enerģiju. Ja tu māki valdīt par šo enerģiju, tu arī esi savas dzīves karalis. Savas dzīves radītājs. Un no tāda aspekta mēs jums dodam šo informāciju, lai jūs mācītos būt savas dzīves radītāji. Un šobrīd ļoti klātesošs ir saules dievs. Man nāca tāda sajūta, ka viņš ir klātesošs dimensijas turētājs.
saules dimensijas turētājs. Izpausmes. Jo tas, kas ir zem saules, ir dzīvība. Tas, kas ir saules apspīdēts, tiecas uz gaismu, ir dzīvs. Saule patiesībā nozīmē dzīvību. Un tas, kas ir izpausts, tas, kas ir manifestēts. Tāpēc manifestācija ir dzīvības eliksīrs, dzīvības turpinājums. Un katram, kas ir nācis šeit, ir dotas radītāja prasmes un spējas, lai spētu radīt savu dzīvi. Šeit ir noteikti noteikumi, kuros ir jābūt, jāiekļaujās. Kā konkrētai sistēmai, kā konkrētai virzībai, kā konkrētai attīstībai. Procesi uz zemes ir sadalīti dažādos attīstības posmos. Katrs posms turpina iesākto. Kā gada laiki nomaina viens otru, tā lielie enerģētiskie gadi, posmi nomaina viens otru. Viens posms ir lielāks par katru nākamo posmu. Un katrs, kurš ir ienācis šeit, ir ienācis kādā konkrētā posmā. Tāpēc ir atsevišķi laika posmi, kas nes cilvēcei līdzīgus vai vienādus enerģijas plūsmu, tā kā esences, caur kurām cilvēki var veidot savu dzīvi. Ja ir iestājies mitrs klimats un visu laiku līst lietus, jūs nespējat izaudzēt ziedus, kuri nemīl mitrumu, taču jūs varat audzēt konkrētus rāda tā kā rīsus, kuri aug mitrā vidē. Tas nozīmē, ka apzinoties enerģijas būtību konkrētā gadā, konkrētā posmā, konkrētā laikā, jūs varat būt noteicējs, zinot šīs enerģijas būtību un to, ko jums tā dos. Ja jūs zinat, ka šobrīd ir pavasaris un sāks augt, sāks dīgt, tad jūs stādat, lai augtu. Ja jūs zinat, ka tagad ir ziema, jūs neko nestādat, jo pa ziemu nekas neizaugs. Tā jūs pakļaujaties šai sistēmai, šai ekosistēmai, kas šeit valda, un tā ir gudra. Tā var būt mainīga, taču tā ir gudra. Un pati par sevi nosaka savu turpinājumu, klātesamību. Ir cikliska, tālāk ejoša. Viens cikls nomaina otru ciklu. Nākamais cikls nomaina nākamo ciklu. Cikliskums ir zemes būtība. Tāpat kā cilvēka dzīve, kas ir sadalīta no mazākiem līdz lielākiem cikliem. Katrā ciklā
Kā Zemē, tā cilvēkam ir noteikti uzdevumi, kuri viņam ir šajā ciklā jāizpilda. Šie uzdevumi ir atkarīgi no lielajiem cikliem un iespējām, ko šie cikli dod. Ja cilvēks nav izpildījis kaut kādus uzdevumus iepriekšējā ciklā, kas viņam bijuši paredzēti, tad nākošajā ciklā, kad viņš atgriežas pie šo jautājumu risināšanas, šie jautājumi ir kā tukšā bedre, kurā viņš krīt iekšā. Un, respektīvi, tas dod šo sajūtu, kad, ja viņi nav izpildīti konkrētā laikā, šajā laikā viņu izpildīt ir daudz grūtāk. Ja cilvēks būtu izpildījis šo uzdevumu, notikumu vai situāciju, kas viņam ir bijis paredzēts pēc viņa laika plāna, tad te nekristu iekšā, bet tas dod šo te tā bedre, kura nav izdarīta kaut kādā iepriekšējā laika periodā, liek par sevi manīt, un šis uzdevums, kas ir bijis jāizpilda, kļūst ar tādu sarežģītības pakāpi. Tas ir daudz grūtāk. Tas nenozīmē, ka tas nav neiespējami, bet tas ir daudz grūtāk izdarīt. Tāpēc ir vērts noķert tos viļņus, jo ir, kā gribās teikt, ir lielie viļņi, kuri nosaka būtību, kas tur jāizdara. Ja tu neesi tajā laikā izdarījis, tiek doti subviļņi, tā kā individuālie kaut kādi viļņi, individuālās enerģijas plūsmas, caur kurām tu vari to izdarīt viegli. Un ir labi zināt šos savus enerģijas viļņus un sajust, kad šis enerģijas vilnis tevī sāk darboties, lai tu vari iziet un atrisināt tās lietas, kuras tev nav sanācis atrisināt. Un tad, kad šis vilnis iestājies, ir pareizais laiks rīkoties. Un, ja tā viļņa nav, tad nozīmē, ka tava darbība var būt tukšgaitā, jo tu neko nevari izdarīt. Tu nevari tur atrisināt, tāpēc, ka nav palīga enerģijas vilnis, kurš palīdz šo lietu atrisināt. Un, lai ko tu darītu, tas ir patiesībā bezjēdzīgi. Patiesībā cilvēkam tiek dota iespēja šo te atrisināt, bet ir nepieciešams šis te papildus vilnis, enerģētiskais vilnis, kas var palīdzēt atrisināt tās lietas. Ir šādām lietām ir kaut kādi mazās, gribās teikt, mazie posmi, gribās teikt, kā sajūta ir par mēnesi kalendāru, ka tas kaut kādā veidā nosaka, jeb astroloģiskos šo te pagriezienus uz vienu pusi un uz otru pusi, kas palīdz kaut kādā veidā sistemātiski kaut ko darīt. Un palīdz gribās teikt, pat kaut ko pārveidot, un ir kaut kādas konkrētās laika lūkas, caur kurām šie procesi notiek harmoniski. Un tos ir vērts izzināt un vērts ar tiem, caur tiem paralēli, varētu teikt, sadarboties un neuztvert viņus kā nēsošus vai tomēr uztvert viņus kā esošus un ar tiem sadarboties, jo caur to var ienākt arī, man rāda tagad šos saulgriežus, kad reāli var ienākt papildus enerģija, kura ir nepieciešama, tās ir tās laika lūkas, caur kurām var ienākt. Patiesībā arī šis te 21. Ziemas saulgriežu ūka saulstāvji ir tas laiks, kurā mēs varam papildus enerģiju dabūt, kad viņi var ienākt. Ja? Saulstāvji ir tie, cauri gadam rāda tas šis te laika ritējuma pagrieziena punkts, kurā nākošajam periodam mēs varam paņemt, jo pēc šī perioda nākošais saulstāvju laiks būs, kad apstāsies laika ritenis, un tur varēs ienākt papildus enerģijas, būs pavasara saulgrieži, tāpēc šobrīd ir ļoti vērtīgi šis kurs notiek tagad un tagad noķert tās enerģijas, kuras man ir vēl nepieciešams, kurām mums ir jāsavienojās. Jo, ja šis nodoms ir izteikts, tad tu ar viņām var savienoties. Ja nē, tad tev jāgaida
tā kā nākošais process vai nākošais posms, kurā tas var notikties. Tas ir saistīts ar cikliem un cikliskumu. Kāpēc šobrīd ir nozīmīgi patiesībā ielikt šajā laikā un savienoties ar šo enerģijas plūsmām, lai viņas sajustu un aktivizētu sev nepieciešamos laika griežus, tā varētu teikt, laika griežus nākamajam periodam. Mhm. Un šobrīd nāk tāda arī svarīga situācija, kad ir ļoti svarīgi pateikties arī šajā periodā par visu, kas jau tev ir, kas visu jau ir bijis. Pateicībā šam iepriekšējam periodam, varētu teikt, pūķa gadam, par šo enerģiju, par šo jaudu, par šo uguni, par šo skaistumu, jā, par šo skaistumu, ko pūķis mums ir atnesis. Šis laika cikls, varētu teikt, ka viens no lielajiem šiem laika cikliem. Pateicībā pūķa gadam un ar lēnītēm pārējiem uz jauno gadu un liekam enerģijas iekšā jaunajām plūsmām. Jo saprotam, kāda būs šī enerģija un viņai nepieciešama sagatavošanās, lai tā kā uzasinātu savus zīmuļus, ja, uzasinātu savus prasmes, būtu asāki, tiešāki, spēcīgāki, drosmīgāki. Un tur ir ļoti liela drosme. Tur ir ļoti liela drosme iet uz priekšu. Un, jā, pateicībā Saules dievam mēs varam doties uz priekšu un lūdzu man pārvietot uz to vietu, uz to dimensiju, uz kurā es varu saņemt atbildes uz visiem jautājumiem, kas šodien ir sagatavoti. Man gribas teikt, ka man pārvietos tādu paradīzes pļauju. Tā ir vieta, kur viss ir iespējams. Tā ir telpa, kurā viss ir iespējams. Un rāda, kā tek violets avots, ūdenskritums. Violets ūdenskritums. Tāds ļoti skaists violets ūdenskritums. Pārmaiņu vēji plūst. Un gaisa ir tāds kā plazmātisks, man gribētos teikt. Ļoti smalka struktūra. Un kad visas lietas tiek izgaismotas, un tu vari cauri viņām redzēt. Un man rāda lidojošu begemotu. Kas tā ir pa ilūziju pasauli? Tā ir pasaule, kur mēs smeļamies idejas, caur kuru jebkas var tikt realizēts. Caur kuru var jebkas tikt realizēts. Tavs nodoms realizēt var tikt realizēts. Un šeit tiešām strādā, gribās teikt, realitātes veidotāji. Realitātes veidotāji, kas jebkurai lietai var tikt, viņi saka, kādreiz taču bija dinozauri. Kādreiz taču, ko tu brīnies par to, ka begemots ar spārniem? Kādreiz taču bija dizenas, un viņi lidoja.
Ko tu tagad domā, ka viņa nevar lidot? To tikai cilvēku prāts var izdomāt. Bite arī lido. Un kā man vispār nesaprot, kā viņa var lidot. Ar viņas, bet viņa nezina, ka viņa nevarētu pēc fizikas pamatiem lidot. Bet viņa lido. Tātad viss ir iespējams. Viss ir iespējams tas, kam tu tici. Pienāks diena, kad tu redzēsi, ka patiesībā ūdenskritums ir violets. Tajos iespīdēs saules stari un rotāsies varavīgs. Un tad tu redzēsi, ka ūdenskritums patiesībā ir violets. Viss patiesībā ir tāds, kādu tu to redzi. Un man rāda putnus, kur lido. Un viss patiesībā ir tāds, ko tu redzi. Jo tu ej pa ielu un ne visu redzi. Tu redzi tikai to, kur ir tava uzmanība. Tu neredzi to, ko tu, kam tu nespēji noticēt. Tu redzi tikai to, kam tu tici.